Re! Viss ēters ir te! Un šajā brīdī mums studijā ir pievienojusies konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīta Ābrama. Labrīt! Labrīt! Šodien Saeimā notiks būtiska sēde, kurā tiks spriests par to, dot vai nedot konkurences padomei, jūs vadītajai iestādē, lielāks pilnvars publisko personu, tas ir valsts uzņēmumu iestāžu sodīšanā, tad, kad ir kaut kādi konkurences pārkāpumi. Tas, ko jūs nesen esat pat paudusi, ir tas, ka visas nozars ir inficētas ar publisko iepirkumu karteļiem. Tagad, redzot iepriekšējā gada datus apkopojumu, vai tā situācija kopumā iet uz labo pusi, vai konkurences jomā paliek vienlīdz slikti un valsts iestādes tikpat aktīvi iesaistās biznesā, kur to nevajadzētu darīt un kropļo konkurences kā iepriekš? Tad tur ir divas lietas. Pirmkārt, šie publisko iepirkumu karteļi. Ja? Skaits neiet mazumā. Izskatās, ka tas ir tik tiešām ļoti pārņems viss joms, kad notiek iepirkumi. Un ir skumji skatoties, teiksim, kā tiek organizēti privātie iepirkumi, kur privāto iepirkumu rīkotājs ir atbildīgs, lai nopirktu labāko preci pakalpojumu par lētāko cenu. Un kā tiek organizēti publiskie iepirkumi. Ja? Jo mēs ļoti daudz redzam, ka patiesībā sakot problēmas tur, kur pretendenti vienojas savstarpēji, tur pasaka, es gribu uzvarēt, palielini savu piedāvājumu tām, vai šis klients ir mans, lūdzu startējā sliktāk piedāvājumu tā tālāk. Šķiet, ka tādas lietas notiek pamatā tikai publiskajos iepirkumos. No otras puses, tieši par publiskajiem iepirkumiem nesen arī sociālajos tīklos lasīja par to, ka šis zemākās cenas princips noved līdz dažādiem absurdiem. Piemēram, vienā ministrijā iepirkti kalendāru plānotāja lietuviešu valodā. Citā iepirktas pildspalvas, kas patiesībā nemaz neraksta un vispār nav lietojams un ir izmetamas. Līdz ar ko jautājums par iepirkumu kvalitāti šķiet nemainīgi aktuāls. Pirmkārt, jāsaka tā, ka nav vairs tikai zemākās cenas princips, saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, bet tad ir jautājums, vai publisko iepirkumu rīkotājs pats saprot, ko tas nozīmē saimnieciski izdevīgākais iepirkums, respektīvi, vai publisko iepirkumu rīkotājs jūt atbildību par tiem resursiem, kas ir jāizterē, lai nopirkt maksimāli, teiksim, izdevīgu preci, jo tas, ko jūs minējat, ir vēl daudz citi, kā, teiksim, aizsardzības ministrijā tur tās lāpstiņas salūst uzreiz. Ja, tādu gadījumu ļoti daudz. Bet es domāju, lielākā problēma tā, ka publisko iepirkumu rīkotājs, neteikšu pa visiem, jo mēs saņemam arī informāciju no pašiem iepirkumu rīkotājiem par šiem karteļiem. Bet ļoti daudzos gadījumos mēs saņemam informāciju tieši no CFLA vai citām uzraugošām institūcijām, ka publisko iepirkumu rīkotājs pirmkārt nav pamanījis, ka tur ir kādi vienojušies, sadalījuši kaut kādā veidā šos te konkursu uzvaras. Ja, tas nozīmē, tad vedina domāt, ka tur varētu būt arī kaut kādi korupcijas riski. Un otrkārt, tiešām tā atbildība ļoti minimāla, jo kā tu izlietos resursus, pie mums jau nav amatpersonu atbildība par saviem pretiesiskajām rīcībām, darbībām. Gadījumi ir ārkārtīgi daudz, kas ir kliedzoši. Un es domāju, ka arī viena no šīm problēmām, ka publisko iepirkumu karteļu skaits nemazinās, tas principā ir pat lielāks nekā droši vien bija. Mēs vairāk arī atklājam, jo šobrīd mēs sadarbojamies gan ar KNAB un citur saņem informāciju. Tātad skaits nemazinās, bet netiek izmantots arī pilnībā tās iespējas, ko dod konkurences likums. Piemēram, kaut vai publisko iepirkumu rīkotāju, kuru iepirkumā konkurences padomē konstatējas pārkāpumu. Tie var vērsties un prasīt kompensēt zaudējumus, ja? Jo konkurences likumā ir norma, kas pasaka, konkurences pārkāpuma rezultātā radītie zaudējumi ir kompensējami, pieprasot no tā pārkāpēja, bet tāda gadījuma nav bijuši nekas. Tas arī nākamais jautājums šodien Saeimā, tad par to arī runāsiet, lai jums būtu tiesības sodīt valsts uzņēmumus, valsts iestādes. Vai tas būtu veicināt to situāciju, kad ierēdnim, kurš ir veicinās konkurences pārkāpumus, pašam arī būtu par to jāmaksā? Vai šie grozījumi ved uz tādu risinājumu? Es teikšu tā, gluži uz turien neved šie grozījumi jau pirmkārt publiskai personai, vai tā ir valsts iestāde, vai pašvaldības iestāde, vai tās dibināta kapitāla sabiedrība, uzliks lielāku atbildību, jo konkurences padomē tad būtu tiesības ierosināt pārkāpumu lietu, pieņemt lēmumu, tālāk to tiesiski varētu apstrīdēt. Tagad jūs varat tikai ņemt vai neņemt vērā, ja? Jā, mēs varam kārtējo reizi tikai rekomendēt un teikt, dzīvojiet taču godīgi, bet tas nav pietiekami, vai ne? Pārkāpuma lieta, kas vēl? Jā, pārkāpuma lieta. Deputāts Pāvļus ierosinājis, ka lai būtu tiešām lielāka prevencija šos naudas sodus kapitāla sabiedrībām, ja kaut vai atceramies vasaras vidū bija tāds konkurences padomē, tur lieta nekāda nevarēja būt, jo likums nedeva iespēju, bet Rīgas karte pret mobilī privāto uzņēmēju, ja kāda diskriminācija tika radīta arī pateicoties Rīgas domas saistošiem noteikumiem. Lielas problēmas ir tiešām pašvaldības. Tas, kas, teiksim,
kapitāla sabiedrība rīkojas negodīgi tirgu, doma legalizē saistošajos noteikumus, pret ko šobrīd neviens nevēršas. Ja? Arī varams nav izmantojis savas iespējas. Tā kā noteikti ļoti daudz, kas ir jādara, bet uz jūsu jautājumu jāsaka, netiek jau izmantots arī tās iespējas, kas šobrīd ir. Es kaut vai varu pastāstīt Rīgas Brīvos gadījumu. 4 konkurences pārkāpuma lietas. Brīvos ir samaksājusi naudas sodos vairāk nekā 850,000 eiro. Maksātāja naudas. Jā, tur ir kompensācija arī PKL privātajiem velkoņu pakalpojumu sniedzējiem par šiem pārkāpumiem 1,3 miljonu. Rīgas Brīvos advokāti ir izmaksājuši nenormālas summas. Vai valsts un pašvaldība, kuru 4 pārstāvi no valsts un 4 no pašvaldības valdē, ir kaut kādā veidā uzņemšies atbildību? Vai pārvaldnieks bijušais Loginov kungs ir uzņēmies atbildību? Iespējas ir, bet tas netiek izmantots. Līdz ar to, teiksim tā, ka droši vien likuma normas ir vajadzīgas, bet arī šajā tiesiskajā situācijā ir jādomā, kā uzņemties atbildību un likt atbildēt amatpersonām, jo aiz katriem šiem lēmumiem, darbībām ir konkrēti cilvēki, bet šobrīd bezatbildīgi. Nav jāuzlabo tikai likums, bet arī morāli. Izmantojam iespējas, kas ir. Jaunai Saeimai, kā jūs jūtat, ir izpratni par konkurences padomes darbību? Nu, jāsaka tā, pirmā Tautsaimniecības komisijas sēde bija ļoti cerīga, jo tajā brīdī jaunie deputāti pateica, nu kas tad tās par konkurences likuma normām, kā atkal tikai aicināt, rekomendēt, pateikt, godīgas konkurences principus svarīgs arī pašvaldību un publisku personu ministriju darbu, jo viņi teica, mums vajag to stingrāko normu, kas bijusi sākotnēji. Tātad viņi ir gatavi pārstrādāt. Tā kā viņi ir gatavi pārskatīt, lai tiešām būtu atturošs efekts. Redzēsim, kas būs šodien. Redzēsim, un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski saprast, ka Latvija šajā ekonomiskajā situācijā, tā patiesībā sakot, visu publisku personu izpratnes trūkums, kas vispār ir konkurence, ko vispār nozīmē brīvais tirgus. Tas ir tāds padomju mantojums, ka gribējām to brīvo tirgu, bet vēl īsti nesaprotam, ka pašvaldības uzņēmums nevar konkurēt ar privāto un graut viņu. Mēs laikam gribam tā runāt par brīvo tirgu, bet mums patīk gan tie monopoli, gan monopolizēt varu un darīt tā ar savējiem pa labam un pārējie, lai tur cīnās, kā grib. Tas nav brīvais tirgus. Konkurences padome pat labāk, kuru nozaru, tā teikt, izmeklēšanā vai pētīšanā pastiprināt iedzīvinājusies? Jāsaka tā, nu šā gada mums prioritātes ir nemainīgas. Tagad, ko mēs redzam, tā ir būvniecība, tā ir mazumtirdzniecība, tas ir finanses apdrošināšana, farmācijas sektors. Ja. Principā konkurences padome ir visās nozarēs, visās ekonomikās. Ir pārkāpuma lietas rosināts, bet to es nevaru spriest, jo tad, kad būs lieta izmeklēta un padome lems, jo mēs nekad nepaziņojam iepriekš, vai arī kaut kādas savas inspekcijas nepiesakām iepriekš, ka nu tūlīt tās dosimies. Ja. Jo konkurences likuma piemērošana, tas ir ļoti skrupulos tirgus analīze un likuma attiecīga skatīšana, vai tas ir pārkāpums vai nav.